Ēterā raidījums Horizontalogs. Ēģipte. Nekad dzīvē nebija domājis, ka es dzīvošu Ēģiptē, varbūt, ka es nokļūšu, jā. Tāpat Ēģipte nekad nav bijusi manos kaut kādos ceļojumu valstu sarakstu augšgalā, bet tad pienāca leģendārais, liktenīgais Covid gads un otrais gads, un tad vēlā pavasarī es savā kursabiedriņu čatiņā teicu, ka, ziniet, meitenes, man ir vienalga. Es vairs nevaru izturēt, vai nu es atstiepu kājas no depresijas, vai nu es atstiepu kājas no Covid. Es vienkārši šo vairs nevaru izturēt. Es esmu iemācījusies sadusmoties un pastāvēt vairāk par sevi. Es esmu ļoti nemīlīgs cilvēks, kas baigi, tā kā nedusmojās. Bet reizēm, diemžēl tā ir, kamēr tu nesāc bļaut un kratīt ar pirkstu, neviens vispār neklapē ar ausi. Bet Dāngaba īstenībā ir arī vieta, kur brauc tādi 20 plus gadnieki, 25 gadnieki, jaunieši no tās pašas Kaivas vai citām Ēģiptes pilsētām, kas brauc tā kā atlaist. īpaši meitenes, kas atļaujās Dāngabā uzvilkt īsākus šortiņus. Dāngabas kontekstā, kas ir pie Sarkanās jūras un kur ir viena no skaistākajiem niršanas punktiem pasaulē. Līdz ar to ir koraļi un zivis. Tas ir aktuālākais jautājums par to, ka šis masveida turisms nodara ļoti, ļoti lielu kaitējumu koraļiem un jūras pasaulē un valstībai. Un jo vairāk ir un būs šādi bezatbildīgo turistu, jo lielāks tas kaitējums būs. Top sveicināts ar tevi. Esmu kopā Roberts Tome un Miks Muižrājs. Tāpēc sveicināti godātie radio un nābas klausītāji Latvijā un plašajā pasaulē. Ēterā raidījums Horizontalogs, tā 5. izlaidumā. Mēs pēc tāda neliela vasaras pārtraukuma esam atgriezušies šeit pat Rīgas studijā, lai parunātu par to, kas notiek plašajā pasaulē. Es domāju, lielākā daļa varbūt no jums ir aizmirsusi, kas ir raidījums Horizontalogs. Tad ar lielāko prieku atgādinām, katrā raidījumā mēs apskatām vienu pasaules valsti un uzaicinām vienu viesi, tādā veidā izprotot, kāda ir pasaule, caur dažādu cilvēku stāstiem. Un šodien tiešām liels prieks, ka mūsu studijā šeit pat ir pievienojusies Alise Pabērstāde. Es nezinu pat kā, lai iepazīstinu, es teiktu no vienas puses fotogrāfe, tas laikam tas formālais mantels, un no otras puses blogere un ietekmele. Es domāju, ka Valsts valodas aģentūra par šo varētu priecāties. Un cilvēks, kas ļoti ilgstoši laika ir dzīvojusi Ēģiptē. Čau, Alise! Čau, prieks būt šeit. Ir 2022. gada 24. februāris. Krievija ir uzsākusi pilna mēroga invāziju Ukrainas teritorijā, un šajā pat laikā Ēģiptē Alise menedžē 13 Airbnb, no kuriem 5 dzīvo ukraiņu ģimenes. Pastāsti lūdzu par pirmajām sarunām ar šiem cilvēkiem šajā datumā. Man liekas, ka tur sarunu nebija, jo aptuveni 8-9 no rīta, kad tie cilvēki sāka mosties. Es domāju, ka viņi nebija gulējuši visu nakti, jo arī es par šo te notikumu uzzināju jau 5 no rīta. Bet tā, kad viņi tā kā sāka nākt ārā no saviem dzīvokļiem, tad, tur nebija saruna, tur bija raudāšana, tur bija varbūt telefona zvani uz Ukrainu un savā starpā ar citiem ukraiņiem Ēģiptē, un tāda apokaliptiska masveida, es nezinu, pasaules gala sajūta tiešām, un ļoti daudz asaras un izmisums un neizpratne, man liekas, ka tajā brīdī es jutos tik tuvu Ukrainai kā nekad dzīvē, droši vien ar visu to, kas bija Ēģiptē, un vis tālāk no Ukrainas varbūt kā cilvēki Latvijā, bet tas bija tā diezgan tāds personīga pieredze, ko droši vien, ka negribas savā dzīvē pieredzēt. Īpaši, ja tu esi saulainā foršā kurortā, kur cilvēki ir atbraukuši brīvdienās un saprot, ka viņi nevarēs braukt mājās. Tu pati dzīvo Sīnaja pussalā, kas ir tāds, karstais punkts, kur kara darbība tāpat bieži notiekās. Kāda ir attieksme pret karu, ne konkrēti Ukrainā, bet kāda attieksme vispār pret karu un tā norisi ir cilvēkiem, kas dzīvo uz vietas
Ēģiptē un blakus esošajās valstīs. Ļoti, pavisam noteikti viņiem ir citādāka attieksme pret karu nekā mums, jo, diemžēl, viņiem tā ir diezgan lielāka realitāte. Un es varu pastāstīt piemēru ar savu draudzeni, kas dzīvo Ēģiptē, bet viņa ir no Izraēlas, kurai es stāstot šīs šausmas par to, ka Ukrainā ir sācies karš. Viņai bija tāda diezgan relaksēta attieksme, jo viņa ir dzimusi Telavivā, un viņa tā paraustot plecus, ka spridzina, tā kā gaisa sirēnas, gaisa sirēnas, tādu. Bet arī ļoti daudz vietējiem eģiptiešiem, viņiem ir tā sajūta, ka tāda mazliet apdalīta sajūta, ka, redz, visa pasaule tagad runā par Ukrainu, un tik ļoti pievērš uzmanību un atbalsta un tā un šitā, bet, tā kā tuvajos austrumos notiek nemieri vai terora akti, tad aptuveni, jūs tur tā kā traki arābi, tiekat paši galā. Tā, bet kaut kāda, protams, tas arī atkarīgs individuāli no cilvēka. Ir jau arī cilvēki, kas saprot to visu, cik tas ir briesmīgi un šausmīgi ne tikai mums tur Eiropā, bet visas pasaules globālajā kontekstā. Karš notiek, cilvēki ir sabraukuši. Kas notiek no rīta, kad pamosties? Tavos dzīvokļos dzīvo Ukraiņi, Krievi. Kā tu menedžē situāciju? Tur vispār no rīta ir kaut kāda konfrontācija šajā ziņā, vai tomēr viss mierīgi, viss sēž kurortā, atpūšās? Kā tas izpaužās, tas rīts pats par sevi? Ukraiņi diezgan ātri samobilizējās tur Facebook Dahabas vietējās grupās un satikās uz tikšanos, lai tā kā saprastu, ko darīt. Jo daudzi, piemēram, kas ir atbraukuši tajā laikā, tas varbūt ir viņu vienīgais atvaļinājums gadā, kur viņi ir krājuši naudu visu gadu tam, un viņiem tā nauda ir tik, cik ir. Un tu nevari palikt ilgāk. Vai ne? Tev par to dzīvošanu jāmaksā, lidmašīnas biļetes, viss pārējais. Un tad Ukraiņi ļoti operatīvi tur tās organizējās, ka tiem cilvēkiem, kur vairs nevar atļauties īrēt vai nevarēs pēc kaut kāda brīža atļauties īrēt brīvdienu apartamentus vai viesnīcas numuriņus, viņi tā kā viens otram palīdzēs. Un ļoti daudz vīrieši uzreiz bija gatavi meklēt tuvāko ceļu atpakaļ uz Ukrainu un tā kā iet palīgā. Un daudzi domāja, kā savus tuviniekus dabūt ārā. Tāda tā visa aktivitāte. Man liekas, ka Dahabā bija diezgan mierīgi ar Ukraiņu, Krievu jautājumu, jo Dahabā tur ir kaut kāds tas bišķi citādāks mikroklimats un uz turieni nebrauc, varbūt tāds kontingents, kas brauc uz Hurgadu vai Šarmo Šeihu, jo par turieni es dzirdēju, ka tur bija pat līdz fiziskām sadursmēm, kuras izprovocēja vairāk tā kā Krievu puse, kad tā kā āri, kā jums tur vajag un tā un šitā, un beidzot jūs saņemat pēc nopelniem. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc Dahabā tas ir viss nedaudz savādāk nekā šajos te pārējos ļoti labi zināmajos kurortos? Tāpēc, ka Dahaba nav Ēģipte. Okay. Tā, tas ir, to man liekas saka pilnīgi visi vietējie, to saka arī turisti un tie, kas tur tā kā ekspati, kas dzīvo. Jo Dahaba ir ļoti tāda brīvdomājošāka, liberālāka vieta, kas ietver arī kaut kāds reliģijas jautājums, jo, kā zināms, Ēģipte ir musulmaņu valsts un arī ģērbšanās jautājums attiecībā pret sievietēm. Man gribas teikt, ka Dahaba ir tāda hipijskāka vieta, un man liekas, ka tur tādi 2 vai 3 veidu cilvēki. Viena, kas brauc aktīvi nodarboties ar sportu, jo Dahaba ir vējaina un tur var kaitot, tur var nirt, kāpt kalnos, tāds tiešām aktīvs dzīvesveids. Tad ir otri cilvēki, kas brauc tā kā atrast sevi, visām jogām un kalnos kāpšanām un meditācijām un trešās acis atvēršanām un vēl kaut ko. Un tad tā trešā grupa ir tādi, kas tā kā paņem mazliet no tā visa, bet pārsvarā bēg no ziemas, un tad tie varētu būt tie digitālie nomadi. Dahaba ir vairāk tā kā ārzemju turistu galamērķis vai arī vietējo turistu. Cik ļoti tā ir pilsēta, kas balstās tikai uz turismu, un cik arī tur notiek tā kā ierastā Ēģiptes dzīve? Dahaba balstās pilnībā uz turismu. Un tieši tā pēdējos gados viņi ir tā ļoti augus un attīstījusies, un tad ir tie klasiskie tie cilvēki, kas tur bija Dahabā pirms 10 gadiem, un te bija 3 būdiņas jūras malā, un tagad viss ir tā izmainījies, un tik slikti, un tā, un šitā. Man liekas, tas ir, varbūt kaut kādā mērā tas ir skumjš process, bet kaut kādā mērā tas ir
ir labs process, ka tā attīstība notiek, jo vietējie būtībā dzīvo tikai no turisma. Un, šad tad godīgi, šad tad negodīgi turismu, jo zināms, ka arābu tautas ir ļoti manīgi tirgotāji, un tirgošanās viņiem ir spēle. Un tad to reizēm var izjust arī tā kā uz savas ādas. Ja tu esi tāds viegli ap pirkstu aptināms, tad viņi nekautrēsies to izmantot. Okay, mēs jau tā palicām mazliet uz priekšu par to, kad menedžēt 13 Airbnb, brauc sildīties un atvērt trešo aci. Kā vispārībā tavējais stāsts aizved tieši līdz šai Sīnais pussalas tādai nelielai pilsētai ar 50,000 iedzīvotāju? Tas stāsts ir ļoti interesants. Droši vien jāsaka ar atkāpi, ka es nekad dzīvē nebiju domājis, ka es dzīvošu Ēģiptē, varbūt, ka es nokļūšu, jā. Tāpat Ēģipte nekad nav bijusi manos kaut kādos ceļojumu valstu sarakstu augšgalā, jo, kas Ēģipte, ir piramīdas, ir kurorti pilni ar krievu turistiem un vācu pensionāriem, all included, un nevienam nekas vairāk neinteresē. Bet tad pienāca leģendārais, liktenīgais Covid gads un otrais gads, un tad vēlā pavasarī es savā kursabiedreņa čatiņā teicu, ka, ziniet, meitenes, man ir vienalga. Es vairs nevaru izturēt, vai nu es atstiepu kājas no depresijas, vai nu es atstiepu kājas no Covid. Es vienkārši šo vairs nevaru izturēt. Un tā bija sanācis, ka viena no manām kursabiedrēm tajā laikā dzīvoja Kairā, Eģiptē. Un viņi teica, brauc ciemos, mums tieši ir tā kā brīvs dzīvoklis, tur uz pusotru mēnesi tu var atbraukt. Un es sēdēju un domāju, tā kā, tas jau bija laiks, kad cilvēki atsāka ceļot, mums ar visiem tiem stingrajiem ierobežojumiem un visu, bet man liekas, ir Covid laiks, jo es ļoti skrupulozi sekoju visiem Covid laika ierobežojumiem un visam, un es domāju, es taču nebraucu uz Ēģipti, Covid laikā un tā. Bet es tā pasēdēju vēlreiz un padomāju, bet zini kā, lai notiek. Tiešām, es pati pirms tam teicu, 2 dienas pirms tam teicu, kas varētu būt sliktākais, kas notiks, ja es nomiršu no Covid, vai es nomiršu no depresijas. un tā es aizbraucu uz Kairu, mēs nedēļu nodzīvojāmies pa Kairu, un tad viņi teica, ka viņi plāno ar draugu braukt uz Dahabu. Un es biju tā, kas ir Dahaba? Jo es nebiju par Dahabu neko dzirdējusi. Šis arī bija droši vien mans pirmais nosacīti kā ceļojums dzīvē, kur es braucu uz valsti, kurā es nekad neesmu bijusi, un es neko nebiju vispār padziļināti papētījis par to, ka ir piramīdas un muzeji un mūmijas, ko apskatīties, jo es vienkārši bēgu no tā Covid laika ierobežojumu ieslodzījumu tādā savā veidā, un es biju arī dabūjis jau tā kā pirmo vakcīnas devu, ok. Un tad mēs aizbraucām uz Dahabu, un tā es nekad neaizbraucu atpakaļ uz Kairu. Un tā es tur paliku. Visu to atlikušo laiku, kas man bija, es nodzīvoju Dahabā, atbraucu Latvijā, pabeidzu maģistrantūras studijas, uzrakstīju maģistra darbu, rudenī aizbraucu uz Dahabu, un tā es esmu šeit, gan 3 vai 3 gadus vēlāk, un stāstu jums par šo pieredzi. Kas bija tās pirmās sajūtas, ko tu piedzīvoji, nokļūstot Kairā un braucot uz Dahabu, kas ir tā kā... Kas tev tur ierāķēja tik ilgi? Kāpēc? Kas ir tās milzīgās atšķirības, kas tev lika tur palikt un uz Latviju braukt tikai vasarās? Un saule. Tas ir, jā, tiešām. Laimē maz vajag. Jā, lai cik banāli tas arī neskanētu un varbūt triviāli kādam liekas, bet... es esmu cilvēks, kuram ir tā kā psihiskās veselības traucējumu noslieces, tad līdz ar to man tas saule un klimats ir ļoti, ļoti, man pašai tas liekas kā tik muļķīgi, tāds bumbulītis, jā, var ietekmēt pašsajūtu tik ļoti, bet bez tā bumbulīša nebūtu dzīvības, un tas noteikti, tas tiešām ir tas pirmais iemesls, un tas viss bija arī sakrits ar to, ka es biju diezgan izdegusi gan darbos, gan studijās. Par laimi es biju izveidojusi iekrājumus un varēju dzīvot. Un man bija iespēja dzīvot burtiski 2 metru attālumā no jūras. Un es teicu, šis nevar būt vēl labāk. Un tā es tur, ar domu, ka es gulēšu pie jūras un lasīšu grāmatas un neko nedarīšu. Līdz beigsies nauda un tad es braukšu atpakaļ.
nauda tā kā jau ir beigusies, bet atpakaļ es neesmu atbraukusi. Nevelta zeme, kurā pielūdz saules dievu, un kurš, man liekas, visiem diezgan labi zināms. Bet, runājot par šo mentālās veselības daļu, vai tas palīdz vispārībā kaut kādā formātā tikt pāri tādiem izaicinājumiem? Un kādā veidā, ko tas palīdz tieši? Absolūti, tas palīdz. Jā, vismaz manā gadījumā. Es, protams, uzreiz varu pateikt, ka sakravējot koferu un atlidojot uz Ēģiptu vai kādu citu valsti, kurā ir mūžīgā saule un karstums, nav tā, ka man depresija vai trauksme ir pazudusi uz neatgriešanos. Nē, joprojām man ir jāsaskarās ar visādiem tādiem izaicinošiem jautājumiem attiecībā uz manu psihisko veselību, bet pat tad, ja es iekšēji mentāli jūtos ļoti, ļoti slikti, tas, ka tā saulīte spīd ārā, kaut kā palīdz no rīta atvērt acis vieglāk un izkāpt no gultas un sākt to dienu. Un kā mēs zinām, depresīviem cilvēkiem tas ir tas grūtākais, ka tev kaut ko ir jāiesāk. Bet ja tā apkārtējā vide tā kā, motivē tevi vai aicina kustēties vairāk, tad līdz ko tas ritentiņš sāk ripot, tas vilciens sastāvs aiziet uz priekšu. Un tagad es saku, man liekas, ka ir foršāk raudāt zem palmas saulītē nekā Rīgā tādā ziemas slapdraņķī stāvot tramvaju pieturā un gaidot tramvaju. Bet tad sanāk, ka tas palīdz līdz kaut kādai noteiktai robežai? Vai vienkārši es saprotu, ka tu varbūt esi atradusi tādu tā kā veidu, kas priekš tevis strādā, tāpēc, kad ir šis te starts dienai, bet vai... Cik ļoti tu redzi, varbūt, ka tas ir kaut kas, kas ir, ko vajadzētu, es nezinu, ieteikt. Latvijā, es zinu, mēs visi dzīvojam tādā nebeidzamā oktobrī, laiku pa laikam vienkārši, bet kas ir tieši, tas ir tās saules, vai tā ir vide, vai tas ir viss kopā, vai kas ir tas, kāpēc tu vēl joprojām 3 gadus vēlāk uz turieni konstanti atgriezies? Manā gadījumā, un es varu runāt tikai par savu gadījumu, jā, tas tiešām ir tas klimats, jā, tas ir kaut kāds, es smējos, ka es uzliku savu īsto dzīves pauzes, un šis ir kaut kāds tāds, es nezinu, ģenerāli mēģinājums varbūt, vai vienkārši tāds pārtraukums manā dzīvē, jo es pilnībā nomainīju visu, ko es daru, kas arī prasa kaut kādu vērā, kaut kādu drosmi, un saņemšanos un dzīvot citā kultūrā un citā vidē. Tas vienmēr ir bijis izaicinājums. Šī nav pirmā reize, kas dzīvoju citā valstī. Šī ir pirmā reize, kas ilgstoši dzīvoju citā valstī, kurā dominē absolūti cita kultūra un arī cita reliģija. Bet kopumā, tas manā gadījumā, tur tie Dahabā man ir tāds sajūta, ka tādā lauku dzīvītē, ka nav kaut kāda pilsētas stresa vai, man liekas, arābu kultūrā vispār viņam nav kaut kāda stresa, ka kaut kas ir jāpaspēj, kaut kas ir jāizdara vai kaut kas tāds, jo inšallā vienmēr būs rītdiena un visu var izdarīt rītdien, kas arī man kaut kādā mērā ir izaicinoši un saprot, kas, piemēram, sāk palikt arī tādu palaisties un arī būt bišķi tajā manierē, kas man sagādā problēmas Latvijā brīžiem ar kaut kādiem termiņiem un vēl kaut ko. Bet kas savukārt palīdz man tādai trauksmē varbūt mazliet vairāk, jo man nav sajūtas, ka, ak, Dievs, pasaule apstāsies, ja es tūlīt un tagad neatbildēšu šo e-pastu vai neizdarīšu. Es saviem e-pastiem uzliku, tā kā automātisku atbildētāju, ka atvainojiet, šobrīd es aizņemu citās lietās, atbildēšu, kad varēšu. Respektīvi, pēc vairākiem gadiem gaidiet man atbild uz to, vai ka manējais omnibus tur pasūtījums kaut kur ir iesprūdis, paciešties mazliet. Jā, jo es e-pastu apskatos, vienreiz varbūt, vienreiz dienā vai vienreiz 2 dienās, un līdz šim es tiešām neko neesmu. Tu nomainīji vidi, un tas klimats apkārt ir citādāks, bet pastāsti par to, ko nozīmē tā savstarpējā saskarsme ar citiem cilvēkiem, jo, kā tu pati minēji, tā kultūra ir citādāka un reliģija ir citādāka, un kādu lomu tas spēlē gan tavā ikdienā, gan arī kā tas arī tavu mentālo veselību ir ietekmējis, jo cilvēki arī, protams, ir citādāk un ir citādāk jāsaskarās ar tiem. Jā, es esmu iemācījusies sadusmoties un pastāvēt vairāk par sevi, jo es esmu ļoti miermīlīgs cilvēks, kas baigi, tā kā nedusmojās, bet reizēm, diemžēl tā ir, kamēr tu nesāc bļaut un kratīt ar pirkstu, neviens vispār neklapē ar ausi, ir īpaši, ja tu esi, sieviete, un vēl ne eģiptiešu sieviete, tu tā kā runā, bet es tevī vispār neklausos. Pastāsti, kā tu esi nonākusi lomā, kurā tev ir cilvēkiem jābļauj, no cilvēkiem kaut kas jāpieprasa. Ja tu esi atbraukusi atpūsties
un tagad tev ir kaut kādas atbildības, saprot, vai pastāstīt Ja es gribu, lai man salabo kondicionieri, jo ir karsts, ir plus 35 grādi. Tā ir jābļauj. Man ir jābļauj. Man ir jābļauj. Jo citādi, jā, es dzirdēju, un tas kondicionieris vēl ir pēc 3 dienām te pašā nestrādāšanas stadijā un vēl pēc nedēļas, bet, nu jā, tik es aizbraucu uz turieni, es sākumā tiešām neko nedarīju, un tad kaut kā, nu es laikam esmu tas cilvēks, kas nemāk īsti bez darba dzīvot, un es ar to nelepojos, jo es nemāk atpūsties, un tas nav nekas labs, mīļie cilvēki, nu tā kā atpūšaties, un darbs nav visa dzīve, bet es kaut kā lēnām sāku, jā, tos menedžēt, tos Airbnb apartamentus, un tādā mistiskā veidā iekulos arī kafejnīcas menedžēšanā, un nu tad tur ir ļoti daudz jāstāsta par to, ka, nu, ka kā mani neņem pierē, un ko es vispār saprotu, un kamēr es pati nestāvu un nemazgāju traukus un negriežu kartupeļus un burkānus, tad, nu, tā kā man nav tiesība vispār kaut ko teikt, jo, nu, ko es tur daru, jā. un tad no tās dzīves man ir daudz tiešām visādi smieklīgi stāstu, un reiz bija tā, ka es ļoti sadusmojos, man liekas, tik dusmīgi dzīvē esmu bijis 3-4 reizes varbūt, un es sabļāvu uz vienu no darbiniekiem, pat nesabļāvu, jo, nu, kas paliek dusmīgi, es joprojām runāju diezgan racionāli, man liekas, ka es izklausos mazliet pēc manieka, jo es runāju, es nebļauju, es nelamājos, es runāju ar argumentiem, bet tādā stingri ieturētā un paceltā balsī. Un nu, tas darbinieks, viņš izstājās, ka nevarēja saprast, vai viņš sāks raudāt, vai viņš vienkārši noģības. Es izbļāvos uz viņu, pateicu visu, ko domāju, mēs tā bijām sarunājuši, nekas no tā nenotika, tā un tā. Tad es devos projām, pēc kādas stundas atnācu atpakaļ, un kafejnīcas saimnieks pasauca mani malā, un viņš teica, Alis, Ēģiptē, nu, tu nedrīksti tā bļaut uz vīrieti. Un es viņam stāvēju, es viņam teicu, zini kā, priecājies, ka tas šoreiz nebija tu. Nu, tas arī, man liekas, ļoti parāda to kaut kādu, jā, tomēr to, lai gan Dahambā tiešām ir brīva tā, nu, brīvāka, tā kaut kāda attieksme starp vīriešiem un sievietēm un tāda, bet, nu, ir lietas, ko sieviete nevar Ēģiptē darīt vīrietim. Nu, ir. Jā, tad tu atbrauc ar tādiem saviem izaicinājumiem, bļausties uz cilvēkiem, guli saulīte. jā, nē, tā jau. Nē, nu labi, joks, bet kas ir varbūt vēl tādas nianses, ko tu esi pamanījis? Un vispār, kāds ir tas, kā var dabūt aizbraukt uz Ēģiptes, hei, es negribu teikt neko darīt, un tagad paiet vēlāks menedžē restorānu 13 Airbnb, kāds ir tur tas stāsts? Kā līdz tam var nonākt, Alis? Nu, es līdz tam nonācu paliekot vienā no šiem te Airbnb, kad es biju pirmo reizi Dahambā, sadraudzējoties ar tās vietas saimnieku, un tad, kad es atbraucu rudenī, es turpat paliku un dzīvoju pa turieni, un tad kaut kā, nu jā, tas mans nemiera gars, un tas, ka es redzēju, cik daudz, ko tur vēl var izdarīt, nu, ka tu vari vēl attīstīties un vēl kaut ko, un ka pietrūks šādi un tādi knifiņi vai nu, kaut kādas lietiņas, un tā kafejnīca tajā brīdī tur stāvēja tukša, un man bija atbraukus draudzenes ciemos, kas ļoti labi gatavo, un viņi sāk kaut ko tur gatavoties un taisīties pa to virtuvi, un tad mēs tā kā izdomājām, nu, uztaisīsim pašu savu pop-up kafejnīcu, kur aizgāja tik labi, ka mēs, nu, tā kā, ka es paliku turpināt viņu menedžēt. Nu, jā, tas tāds interesants kaut kāds ceļš. Kā es līdz tam nonācu, es nezinu. Nu, kaut kāds, nezinu, likteņa pirksts un kaut kādas sakritības, bet droši vieni man kāds pirms, nezinu, 5 gadiem, 6 būtu teicis, ka es dzīvošu Ēģiptē. Es arī, kad draugiem sāku teikt, nu, kas tā kā dzīvoja Ēģiptē, visi tā, Alis, nu, lai nu kur, lai nu kurā valstī, bet ne jau no Ēģiptē. Bet, nu, jā, redziet, mīļie draugi, es dzīvoju Ēģiptē. Kāpēc taviem draugiem ir tāda attieksme, ka ne jau Ēģiptē? Es domāju, ka tāpēc kā daudziem, nu, tā kā cilvēkiem, kas nekad nav bijuši Ēģiptē, vai ir bijuši Ēģiptē, viņi ļoti bieži tiešām ir bijuši tajos all-included kurortos, Šarm el Šeihā, redzējuši to, ka
tur ir cilvēki, kas atbrauc tikai sēdēt pie baseina un lietot alkoholu masveidā. Un apdegt kā tādi krabīši, aizbraukuši apskatīties piramīdas, tikuši apčakarēti no kāda tā kā vietējā eģiptieša. Un tas tā kā arī ir viss tāds. Un es pieņemu, ka, ja es kādreiz būtu tādā turistu lomā nonākusi Eģiptē, man stāsts būtu droši vien diezgan līdzīgs. Man paveicās, ka es tur biju ciemos pie draudzenes, kas dzīvoja kopā ar vietējo cilvēku, kas tad līdz ar to zināja tādas vietējās lietiņas un vietiņas un visu. Un savukārt Dahabā tur ir ļoti internacionāla tā sabiedrība. Tur ir ļoti daudz vietējie eģiptieši. Daudzi eģiptieši ir no Kairas vai no Aleksandrijas, no lielajām pilsētām, kas ir sapelnījuši kaut kādu naudu un arī pārvākušies dzīvot pie jūras, čilot, surfot un neko nedarīt. un tad ir daudz tiešām ārzemnieki un tā vide ir ļoti internacionāla. Tur var sapazīties ar visdažādākiem cilvēkiem, uzklausīt, uzzināt visdažādākos stāstus par, piemēram, draudzene no Itālijas stāstīja, kā viņa brauca kaut kur tur ar jahtu un viņiem uzbruka pirāti un tad viņi 3 dienas laivā bēg no viņiem. Tas izklausās pēc kaut kādiem pilnīgiem crazy stāstiem, bet tāda ir daudz. Tāpēc iepazinos ar puisi no Amerikas, kurš ir uzvarējis amatieru porno filmu kinofestivālu Kinky sadaļā. Tā, viņam arī bija tā porno filma, tā kā līdzi. Viņš teica, ja kādam ir interesē noskatīties. Es neaizgāju ciemos, neredzēju. Nepainteresējies vairāk, nebija laika, bija apļaut. Un tas varbūt arī ir kaut kas tāds, kas man... Kā jau es minēju, šī nav pirmā reize, kas dzīvoja ārpus valsts, jo man ļoti patīk Latvija, bet man kaut kādā brīdī sāk kļūt pa šauru, un es sapratu, ka man ir tāds 5 gadu cikls, ka es padzīvoju kaut kur ārzemēs, atbraucu uz Latviju, 5 gadus nodzīvoju šeit, sapelnu kaut kādu naudu, kaut ko padaru, un tad atkal aizbraucu projām. Kaut kā tā tas viss tur notiek, un tas, kāpēc man Latvijā kļūst par šauru, lielākoties ir ka man pietrūkst šie te porno filmu un pirātu stāsti. Es domāju, varbūt jāpainteresējās, tur jāparoko dziļāk, es nezinu, bet par tiem pašiem cēloņiem, tu kā patlis turē neaizgāji, tu minēji pašā sākumā kaut ko par izdegšanu, es nezinu, kādi varbūt bija tie pamadurnošie, kas ir tā lieta, kas varbūt notika pirms Ēģiptes, kas tev bija, tu teici, Covid, mentālās veselības izaicinājumi, varbūt, ja tu skaties tagad arī tā retrospektīva vai kaut pati sevī, vai tas vēl joprojām ir tā, vai tomēr priekš tevis un tavā gadījumā tas tevi kaut kā šajos pēdējos gados ir mainījis tādā līmenī, ka varbūt tas vairs nav tādā pašā intensitātē, kā tas bija pirms tam? Pavisam noteikti tas nav tādā pašā intensitātē. Varbūt, ka tās saknes tām problēmām ir tādas pašas joprojām, bet es uz tām skatos citādāk un attiecīgi arī citādāk kaut kā uz to reaģēju, jo pirms es aizbraucu uz Ēģipti, es tiešām ļoti daudz strādāju. Man bija savs maziņš PR uzņēmumiņš un strādāju daudz ar daudz lieliem klientiem un organizēju lielus pasākumus. Paralēli es studēju maģistrantūras studijās un man, es strādāju bez brīvdienām un pelnīju naudu, kas bija forši. Čakarēju savu veselību, fizisko un mentālo, kas nebija forši. Un tad vēl tas Covid, un lai arī kaut kā likās, ka, ja tu strādā mūzikas un pasākumu industrijā, tad tas Covid laika ir tāds miers mājās, jo viss pēkšņi apstājās. Manā gadījumā kaut kā, man arī bija klienti no biznesa vidas, no citām nozarēm, bet manā gadījumā kaut kā tie darbi bija vēl vairāk kaut kā sakrituši, un es sapratu vienā brīdī, ka es netieku galā, un man ir tāda ļoti augsta atbildības sajūta, un man likās, ka man ir jānokāp no šīs skatuves pašai, pirms cilvēki sāk runāt, ka Alis viņa agrāk tik ļoti labi strādāja un vienmēr var uzticēties un visus darbus izdara un visu un forši, un tagad viņa tur tā kā, vairs nē, jo pēdējos, vairākus gadus es vairs tiešām nekad nemeklēju klientus, un viņi paši pie manis nāca, ko es ļoti novērtēju, jo tā cilvēku uzticība, tā kā manam darbam
Tas ir augstākais novērtējums, kāds var būt, protams. Ja man nebūtu bijis šis nejaušais brauciens uz Ēģipti, es nebūtu droši vien saņēmusies, tā, ka ar nāzi, negribētu gluži teikt, ka es ar nāzi nogriezu to visu, bet es būtu daudz lēnāk gājis projām no šīs komunikācijas un PR nozares un mūzikas industrijas, jo es lēnām sāku atteikties no kādiem klientiem, bet no tādiem lielajiem man bija ļoti grūti atteikties, jo tas darbs ir sava veida narkotika. Tādi, jo tas gala rezultāts pa lielam ir tāds, ka tu iepriecini cilvēkus, un man patīk iepriecināt cilvēkus, un tad tev katru reizi liekas viesus, es nekad nedarīšu, vienkārši atšujoties. Bet tad, kad tu nonāc līdz tam izveidotiem pasākumam vai festivālam, tad tu saproti, ka, bija baigi forši. Un tā dzīve, tā nokļūšana Ēģiptē, lika daudz ko pārdomāt, jo es sapratu, ka es tā kā jau ļoti ilgi nejūtos laimīgi savā darbā. Tad es smējos, ka es nonācu tādā klasiskā klišejā, ko raksta sieviešu žurnālos par sievietēm, ka jauna, veiksmīga sieviete, labi apmaksātā darbā un sakārtot dzīvi, pēkšņi pamet visu, lai aizbrauktu uz trešo pasaules valsti, mazgāt traukus kafejnīcā. Likās baigi smieklīgi, bet vienā brīdī sapratu, ka, kur es esmu. Bet es droši vien gribu piebilst, ka runājot par izdegšanu un tādām lietām, ne visi droši vien, ka var atļauties aizbraukt vai ne, tur nomainīt savu dzīvi pilnīgi, tā kā rakstīju sieviešu žurnālos, un varbūt, kas pēc tādu piemēru izklausos, bet es gribu piebilst to, ka izdegšanas un vispār psihiskās veselības jautājumi ir jāuztver ļoti, ļoti nopietni. Un ja ir šīs izdegšanas pazīmes un ir kaut kāda iespēja, kaut vai, es nezinu, paņemt mēnesi garu atvaļinājumu vai aiziet tiešām no darba un kādu laiku, kaut vai tepat padzīvot savās mājās un Latvijā un doties pie profesionāļiem un speciālistiem sakārtot savu psihisko veselību, tas ir jādara. Tas vienkārši tas ir tikpat svarīgi, kā no rītiem un vakaros iztīrīt zobus. Un arī es aizbraucot uz Ēģipti, joprojām esmu kā kontaktā ar savu terapeitu un psihiatru un visu. Un jā, kā jūs teicat, izkāpjot ārā Ēģiptē nav tā, ka visas problēmas pazūd, bet manā gadījumā tas noteikti man ir palīdzējis, un es varbūt kaut kādā mērā jūtos privileģēta, ka man bija šī iespēja, bet ikvienam vienkārši lūdzu, mīļie cilvēki, pievērsiet uzmanību savai psihiskajai veselībai. Tālūk. Atgriežoties atpakaļ Dahabā, es gribēju tev pajautāt par to, ka tu stāstīji, ka tā pilsēta ir tāds starptautisks un arī vienlaicīgi Ēģiptes fusions, ka tur tās kultūras samiksējās kopā un tas arī var novest pie kaut kādiem varbūt mazākiem ierobežojumiem arī vietējiem cilvēkiem, varbūt var pastāstīt, kā paši eģiptieši skatās uz šo un kā vai viņi vismaz kā tā liekas, kā viņi skatās uz šito visu. Ļoti, protams, atkarīgs no cilvēkiem. Skaidrs, ka uz ielām joprojām var redzēt sievietes hidžābos, gan var redzēt, ka tās ir sievietes gados vai jaunākas meitenes, bet Dahaba īstenībā ir arī vieta, kur brauc tādi, 20 plus gadnieki, 25 gadnieki, jaunieši no tās pašas Kairas vai citām Ēģiptes pilsētām, kas brauc tā kā atlaists, īpaši meitenes, kas atļaujās Dahabā uzvilkt īsākus šortiņus vai topiņu ar lielāku izgriezumu un kas sēž tajā pludmalē ar aliņu vai ar cigareti, jo viņām, ka gribās kaut kādu to tādu brīvības sajūtu un reizēm tas ir baigi traki, jo tā, ka, piemēram, viņiem beidzas Ramadāns vai ir kādas citas brīvdienas valstī, tad Dahaba tika pārpludināta ar šādiem te jauniešiem, un tie tusiņi ir ārprāts. Un tad gribas to mierīgo un kluso Dahabu, kas tur ir. Bet tas nozīmē, ka tu esi pamanījusi faktiski tādu tā kā, dalījumu cilvēkos tādā ziņā, ka respektīvi ir viena šī tāda konservatīvā realitāte, kurā tu dzīvo, un tad ir tā otra, kurā tu esi tādā
Jā, kā tu saki, atlaist. Tu esi bieži pamanījis šo tādu cilvēkos šo atšķirību, šo dalījumu par to, ka viņiem ir viena tā formālā dzīve, varbūt vai tā, kas viņiem ir Kairā, un tad ir tā otra, tā balīša dzīve, kas viņiem ir Dahabā. Vai tas tur tā jā, par to man ir grūti tā pateikt, jo es jau tos cilvēkus redzu tikai tajā atlaišanas fāzē. Kāda viņiem? Es domāju, ka viņi arī tajā pašā Kairā dzīvo, tā kā diezgan, tā, varbūt tur mazliet ieturētāk, bet jā, tas ir, un to īpaši var just tiešām, tā kā, jā, sievietēs vairāk, kas tā kā pastāv par to savu neatkarību un brīvību, kas tā kā spurojās pretī kaut kādām tām klasiskajām kultūras dogmām un tādām, ko uzspiež vīrieši, bet varbūt, ja mazāk, piemēram, par to ballēšanās daļu, tad es Dahabā spēlēju basketbolu. Un katru ceturtdienu un svētdienu ir kā 3x3 spēles. Jūs uz medaļām, jā? Tagad. Jā. Trenējamies, uzvarētājs brauc tad uz Kairas čempionātu, un tad mēs braucam uz Āfrikas čempionātu, un tad, kamēr mēs nokļūstam līdz pasaules kausam. Bet nē, tas ir tāds ar metālu žogu iežogotā laukumā ar tādu hip-hop mūziku fonā. Tāds klasiskais tāds rajončika basketbols. Un mēs tur esam 3 meitenes regulāri. Viena ir no šveicietes un Peru miks, kas dzīvojas Kanādā. Viena meitene ir no Sanktpēterburgas, un tad esmu es. Bet tik pa laikam uzrodās arī kaut kādas citas meitenes, un tad vienu brīdi, es nezinu, kāds skolas brīvlaiks vai kaut kas tāds, mums nāca tādas 16-gadīgas vietējās eģiptiešu meitenes spēlēt, un man tā patika skatīties, jo man likās tik kruti, ka viņu kultūrā, kur sieviete ir tā kā māja un virtuve, labi, tur kaut kādas pakluso noraujās un uzpīpē vai iedzer, un tad tur tāda to, bet tas, ka ir meitenes, kurām vecāki tā kā atbalsta, ka viņas nāk un sporto un dara tādu kaut kādu, meitenēm jau tā nepienākas. Varbūt to es vienkārši atceros no savas bērnības, ka es spēlēju basketbolu, tad tajā laikā arī bija tas jau tāda džeku lieta, kāpēc es neju korī. Es neju korī, jo es nemāku dziedāt. Es esmu gara, tāpēc es spēlēju basketbolu. Un tad man bija baigais prieks skatīties uz tām meitenēm, un 2 no viņām arī spēlēja, tā kā sporta hidžābā, un labi spēlēja, tās meitenes tiešām labi spēlēja, un tad man bija tāda sajūta, viņam arī 16, 15 gadi tāds pusauģa rebelisms bišķi iekšā, un viņas tur močīja un pret džekiem spēlē un uzšauja ar elkonīti un tās. Čits ir forši. Tā, ka kaut kādu to jauno vilni var just, ka kaut kā viņa tā sabiedrība mainās tomēr, bet, protams, viņiem ir liels tas, tas pretspēks no tās konservatīvās daļas, kas bieži vien arī nāk no ģimenēm. Un ir arī tādi kuriozi gadījumi par tiem cilvēkiem, kas ir auguši reliģiozā ģimenē, bet kā viņi meklē kaut kādus tos attaisnojumus, kāpēc viņi kaut ko var darīt. Kaut ko, kas tā kā, ko nedrīkst darīt, ja? Tur, kas attiecīgi islāma reliģijā ir tur, ka nevar lietot alkoholu vai ka nevar tā kā uzsākt dzimumdzīvi pirms haram. Pirms laulībām un tā, bet ka tur vienmēr kaut ko tur, kas, protams, arī ir atkarīgs no katra konkrētā cilvēka, bet jā, un tad īstenībā arī ļoti bieži var redzēt kaut kādus jaunus cilvēkus, kas arī cīnās ar psihiskās veselības traucējumiem, jo viņiem ir tas iekšējais konflikts šausmīgs smags. Man liekas, mēs tā kā visi atceramies tur kāds pusauģu gadus, un ja tu vēl tajā, nezinu, vai tur arī 20 gadu sākumā, ka mums bija 20, ka tu meklē tur sevi un kaut kādus tos visus piedzīvojumus un visu pārējo, un ka tev vēl ir tā reliģijas tas plāns, ka tu nedrīkst to, tu nedrīkst šito, tu nedrīkst tur sievietēm skatīties, tu nedrīkst uz vīriešiem skatīties, tādu. Protams, ka sastāja kaut kādas pēdas. Jā, interesanti, kā tas būs pēc kaut kādiem, 10-15 gadiem. Un tad arī es runāju par šīm tēmām daudz ar vietējiem, un ir tādi, kas saka, ka, protams, ka forši un tā, un tad ir otri, kas iet to klasisko ceļu, par to, ka, tie rietumi sabojās un tā un šitā. Tā kā, tāpat kā Latvijā pa lielam, vai ne? Ir daļa, kas atbalsta viendzimumu laulības, un tad daļa ir, ka rietumi sabojās.
tur ir tās pašas tēmas, tikai citā kontekstā. Es vienkārši iedomājos par to interesantu novērojumu arī par cilvēkiem uz vietas. Es vienkārši iedomājos par mini Dahab, tāda internacionāla vide, vai tu to redzi? Nu labi, tev ir tie 2 gadi tagad tur uz vietas, tu esi tur piedzīvojis, dzīvojusi, ir iepazinusies, strādājis ar cilvēkiem, kas tur uz vietas ir, bet tu redzi to, kad ir tiešām, ja tu pati aizbrauc, sākumā diezgan priekš sevis, tādas līdzinoši egoistiskiem dēļ. Un man liekas, ka tas kaut kādā ziņā tā kā neatver to, ka, hei, es gribu tur saprast, kas tur notiek ar vietējiem cilvēkiem, kā viņi domā, kā viņi uztur. Es nezinu, varbūt katram tas ir savs, bet, respektīvi, tas ir, vai tu redzi to pārējo cilvēku, kas tur ierodas tādu, vai starp tiem vietējiem cilvēkiem un starp tiem turistiem vienkārši ir tik milzīga plaisa, ka viņi reāli eksistē kaut kādā pilnīgi citā realitātē, vai tomēr ir kaut kāda pārklāšanās, jo, es nezinu, mans stereotips par Hurgadu un Šarmelšeiku, kur man laikam par godu nav bijusi iespēja būt. Es nezinu, man galīgi nesaist, bet, bet vai tas nodalījums ir tiešām tik ļoti krass, ka cilvēki nepārklājās, vai tomēr tur notiek kaut kāda tāda sadzīviskā pārklāšanās starp cilvēkiem, un kā tu vispārībā skaties uz šo, cik tas ir svarīgi dodoties tādos, nezinu, sevis meklējumos kaut kādā ziņā? Tur notiek tā pārklāšanās. Protams, ne visos sabiedrības slāņos vai vecuma posmos, bet gribētu teikt, ka Dahab ir relatīvi tāda gados jauna cilvēku pilsēta, kas līdz ar to nozīmē arī, ka cilvēki, kas ir tiešām no 20 līdz 35 gadu vecumam, vietējie eģiptieši, viņi lielākoties visi brīvi runā angliski. Tur ir, nezinu, kiteboardisti, niršanas instruktori un visas tādas pārējās profesijas, kas ietver to darbu ar turistiem un komunicēšanu. Un Dahab ir maziņa, un tā komūna ir ļoti kaut kādā mērā tuva. Jo man liekas, ka es dzīvoju Berlīnē, studiju laikā es tur varbūt kaut kādus 2-3 draugus atradu. Un viens no tiem bija tā kā vietējais vācietis. Jā. Tad Dahabā šo 2 gadu laikā es pavasarī man bija dzimšanas diena un es uzaicināju tur pāris draugus un man atnāca 30 cilvēki. Un man likās, wow! Tā kā ir forši. Un tā miksēšanās tur notiek. Arī kaut kādās tādās ikdienišķās lietās, ja tur, piemēram, ir ielu tīrītāji, kas ir ļoti, ļoti vāji. Es varētu pateikt, viņi bezmazliet dara brīvprātīgo darbu. Bet ir viens kungs, kurš regulāri nāk tīrīt tieši to manas ielas daļu. Un tā kā viņi jau ir tādi paši runādīgi, viņam tā angļu valoda, protams, tur nekāda nav, bet tas viņa pacienā ir tēja vai vēl kaut ko. Es vienmēr iedodu viņam kaut kādus tur 10 poundus, kas ir kāpējas, bet viņam tas ir diezgan daudz. Vai arī kaut kāda veikala pārdevēja, kas tur sadraudzējās arī man ir kaut kāds veikals, kur es eju tikai tāpēc, ka tur ir tas pārdevējs, kuram ir kaut kādi 60 gadi, kurš ar mani jokojās, muļķojās, bet zinu, viņš man neapčakarēs. Tādu, bet kas attiecās tādu jaunu cilvēku vidē, jā, protams, jo lielākoties tie vietējie, kas strādā ar turismu saistītās vietās vai aktivitātēs, viņi, ir tik brīvi un komunikābli, ka viņi arī to pārņem tā kā, atnāc vakarā uz tēju, atnāc tur patusēt vēl kaut ko, un tad tas viss tā baigi mutuļojās un visi dzīvo kopā. Es domāju, mazliet pamutuļosimies par kādu vienu skaistu eģiptiešu gabalu, ko Alis mums ir sagatavojis, un atgriezīsimies atpakaļ, un tad jau mēs pārbaudīsim tās zināšanas, ko tad mēs zinām par to Ēģipti. Tiekamies pēc muzikālās pauzītes.
Esam noklausījušies brīnišķīgu gabalu no Ēģiptes un esam atgriezušies mūsu sarunas otrajā daļā, kas, kā ierasts, ir viktorīna. Par viktorīnu šoreiz es esmu ārkārtīgi aizrauts, jo mūsu divi dalībnieki, gan Alise, gan Miks, ir dzīvojuši Ēģiptē, tāpēc esmu sarūpējis interesants jautājums gan jums. Tas tā, lai mēs varam kaunēties par to, ka mēs neko nezinām. Atgādināšu spēles noteikumus. Tad es jums uzdošu 5 jautājumus par dažādām tēmām, un par katru pareizu atbildi jūs saņemsiet 1 punktu. Un kas balvā? Balvā gods un cieņa. Un gandarījums par to, ka es uzvarēju Miku. Par to mēs varam parunāt. Jā. Es klausos pirmo jautājumu, lūdzu. Labi. Ķeramies, vērsim pie ragiem. Pirmais jautājums ir Alisei. Tēma ir vēsture. Šausmas. 1799. gadā tika atklāts objekts, kurš palīdzēja iztulkot hieroglifus. Nosauc šo objektu. Kā viņi sauc, tas akmens, rozetes akmens, nē, vai kā viņam bija nosaukums? Jā, tas ir rozetes akmens. Man ir daudz grūtāk nekā es domāju. es jau tajā brīdī, kad bija 1700 grādu gadā, man bija doma, ka nolikšu austiņas un iešu ārā no tālākas. Paldies! Jautājumi nebūs sarežģīti, bet tā kā parāda, ka tu neko nezini. Rozetes akmens ir seno eģiptiešu granīta plāksne, uz kuras ir uzrakstīts viens un tas pats teksts 3 dažādās valodās, rakstībās. Hieroglifu demotiskajā rakstībā un sengrieķu valodā. Tas tapa 198. gadā pirms mūsu ēras, un to 1799. gadā atklāja viens no Napoleona karavīriem. Cik jauki. Otrais jautājums būs Mik tev par tavu mīļāko tēmu sports. Es zināju, vienkārši. Zināju. Tavs uzdevums ir nosaukt pasaulē slavenāko eģiptiešu sportistu. Šitas te Mosalā? Tā ir pareizā atbilde. Ok, šis bija easy. Jā, Muhameds Mosalā 2019. gadā tika novērtēts kā viens no visvērtīgākajiem futbolistiem pasaulē ar tirgus vērtību 150 miljonu eiro vērtībā. Trešais jautājums, Alis, ir tev par tēmu izklaide. Ak, šausmas. Tev ir jānosauc Ēģiptes pilsēta, kuras vārdā ir nosaukts viens no lielākajiem Lasvegasas kazino. Es nezinu. Es nekad neesmu bijusi Lasvegasas kazino, bet es nezinu. Aleksandrija varbūt. Vai Luksora. Es nezinu. Tā nav izklaide, tās ir azartspēles. Viens no tiem ir pareizs atbilde. Luksora, man liekas, Luksora. Luksora ir pareizā atbilde. Paldies par šo punktu. Aleksandrija būtu tā bišķi pārāk gara. Luksors kazino ir uzbūvēts piramīdas formā. Tā priekšā ir spīns. Tur varētu būt tik forši iekšā. Kā Hurgadā vai Šarmā šeit. Jā, es jūtu tāds mazliet tāds, ka viss tāds lipīgs viegli. Tā atklāšanas dienā tā bija augstākā ēka Lasvegasā, un tā saglabāja savu godu kā augstākā ēka veselas 11 dienas. Wow! Un, protams, pati Luksoras pilsēta Ēģiptē tiek dēvēta par pasaules lielāko brīvdabas muzeju. Nākamais 4. jautājums, Mik, ir tev par tēmu ekonomika. 2021. gada martā mēdījos parādījās informācija par konteinera kuģa uzskriešanu uz Suecas kanāla sēkļa, kas radīja sastrēgumu un milzīgus zaudējumus. Kā sauca šo konteineru kuģi? Evergreen. Es atceros visu to notikumu. Pasaka vēlreiz atbildi. Evergreen. Man liekas, tas bija uzņēmums. Tas ir uzņēmums, tā nav pareizā atbilde. Kuģim bija kaut kāds cits nosaukums. Bet... Alis, vai tu zini? Es nezinu. Droši vien, ka tu pateiksi, es zināšu. Jā, bet, man arī ir. Es atceros, tas bija Evergreen kuģis, bet kā viņi sauc, tas ir kompānijai, bet kā to kaut kāds tur, nezinu, melnais princis. Jā, tur zelta raks, piemēram, kaut kāds tur, jā. Pizlais stūrmans. Tas jau bija nosaukumā ielikts, jā. Tāpēc tam pārdēvēju šo kuģi.
Kuģa nosaukums bija Evergiven. Jā. Tas ir interesants stāsts par šo kuģi, jo jūs zināt, tas stāsts ir, kad aptuveni 2 nedēļas vai nedēļu iepriekš Ēģiptē tika pārvestas mūmijas no viņu tās vietas, kurā vecā muzejā uz jauno. Un tur bija šī kuģa katastrofa, tur Covidā aizvērās pilnīgi viss turisms ciet, un vienlaicīgi tur arī bija kaut kāda milzīga vilciena katastrofa. Jā, Luksorā, vai ne? Jā, un ļoti daudz cilvēku domāja, ka šis viss, kas tur notiekās, tas mūmija lāsts. 100 punkti! Par mūmiju lāstu papildinot, es dzirdēju, ka arī Titanikā bija mūmijas atliekas, kas tika pārvestas. Šitajā konspirācija virzienā, kas tur vēl ir. Jā, tad kuģis Evergiven, tā operators ir Evergreen Marine. Puspunkts šitien, es domāju, ka ir tomēr jāiedod. Un tas arī bija tas, kas bija rakstīts uz tā konteineru kuģa sāna Evergreen, jā, bet tas nav viņa nosaukums. Sastrēgums ilga 6 dienas, es jums atgādināšu, un radīja zaudējumus. Grūti tā pateikt, bet pēc dažādiem avotiem varētu būt vairāk kā 40 miljardi. Bet tu man nedod to punktu par šito, jā? Es tev iedošu puspunktu. Ok, skaidrs, tas man nedara labi. Rezultāts tātad ir Alisei 2 punkti un Mikam 1,5 punkti. Super. Un pēdējais 5. jautājums ir tev, Alis. Par tēmu sabiedrība. Kāds tēvs 2011. gadā iedeva savai meitai kādu sociālā tīkla vārdu. Kāds ir šis vārds un kam par godu tas tika piešķirts? Pilnīgi random jautājums. Absolūti. Jā, ko tas nozīmē? Es vispār nesaprotu. Bet tas noteikti Twitter, ne? Jo tur kā tas arābu pavasaris sākās ar Twitter, man liekas, vai ar Facebook. Bet meitai vārdu Twitter, tas es nezinu. Cilvēki ir jocīgi. Pagaidu, tu vari atkārtot, es nesapratu tā jautājumu būtību. Tātad 11. gadā bija kāds notikums. Es varbūt pārfrāzēšu, lai to Mika vieglāk saprastu. Paldies, jā. Ziņas vieglajā valodā. Jā, lūdzu. Jā. Tad 11. gadā tēvs savai meitai iedeva vārdu, un šis vārds ir tāds pats kā kādam sociālajam tīklam nosaukums. Man liekas, ka tas Facebooks? ir Twitters vai Facebooks. Man kaut kā ir palicis prātā, ka Instagrams varbūt. Man liekas, tas arābu pavasaris aizgāja ļoti strauji Twitterī, un pēc tam gribēja to Twitter banot un kaut kas tāds. Bet man liekas, jocīgi, ka nosaukt meitu par Twitter. Meita Instagrams? Instagramam tur nebija. Instagram izklausās vairāk tā mazliet tā, es nezinu. Bet tas varētu būt sievietes vārds. Es saku Twitter. Un iemesls? Tāpēc, ka tas arābu pavasaris, man liekas, tur visi tie protesti tika organizēti caur to Twitteri un tad tur valdība mēģināja aizslēgt un kas tur. Bet, būtībā viss tā sacelšanās notika tika organizēti, jā, Twitterī. Es atkal teiktu Instagrams, tāpēc, ka viņš ir līdzīgs ar Instagrams 11. Tas viss tas tā kā, tā bet, ja tas ir pasākuma pēdiņās dēļ. Labi, es esmu gatavs paziņot pareizo atbildi, un kā mēs sadalām punktus. Mik, tas noteikti nebija Instagrams. Labi, Twitterī tur bija daudz, kas... 11. gadā Instagramam, man liekas, nemaz vēl nebija. Bija. Viņš bija tikko radies. Jā. Un tev vēl es piešķiršu puspunktu, jo tas bija Facebook. Es arī teicu Facebook. Bet jautājums bija. Tagad šai meitenei ir 12 gadi. Viņas vārds ir Facebooka Džamala Ibrahima. Okay. Un tās viņai piešķīra šo vārdu, lai godinātu sociālā tīkla nozīmi 11. gada Ēģiptes revolūcijas laikā. Viņa mazbērniem varēs stāstīt, kas tas tāds bija un no kurienes tas ir nācis. Vispār mans vārds ir sejas grāmata. Un mums ir Viktorīnas rezultāts, un mēs apsveicam Alisu ar uzvaru. Apsveic, Alis, apsveic. Paldies. Šis bija lieliski. Ko, paklausāmies vēl kādu gabalu no Ēģiptes, un tad jau atgriežamies ar notikumiem pašmājās un plašajā pasaulē. زماني يفوت لا زكيان ولا رحال ويقوم علي الكون وانا مطحون في حب المال مسكون زماني يفوت لا زكيان ولا رحال ويقوم علي الكون وانا مطحون في حب المال
همني ولا المجاري بتداوى ولا عيونك بترسمني رحل معايا الليل بغربة ريح ما همني ولا المجاري بتداوى ولا عيونك بترسمني ليلي والخطاوي ناري من دموعي ليلي والخطاوي ناري من دموعي. Sveicināti, godātie klausītāji! Esmu atpakaļ pēc vēl viena laba gabala no Ēģiptes. Parasti raidījuma horizontologs trešajā daļā mēs pievēršamies notikumiem pašmājās un arī Ēģiptē. Pie mums šodien Alise Pabērza, fotogrāfe un vēl viss kaut kas ir dzīvojis 3 gadus Ēģiptē, un mēs te iepazināmies ar stāstiem, un es ļoti smagi tikko zaudēju Viktorīnā tikai par punktu, kas, protams, ir apkaunojums, ko ilgstoši nesīšu sev līdzi. Trešajā daļā mēs pievērsīsimies 2 tādiem notikumiem. Mēs varētu, es domāju, sākt ar pašu Ēģipti. Es domāju, tur tas iznāca pēdējā laikā tāda ziņa, ka pirmajos 6 mēnešos Ēģiptē ir ieradušies 7 miljoni turistu. Un ēģiptieši ir izdomājuši, ka viņi piešķirs tagad vīzas, ka varēs cilvēks palikt tur uz 5 gadiem, un viņu mērķis ir palielināt to turistu skaitu līdz 30 miljoniem cilvēku gadā. Tas ir milzīgs skaits. Kā tu vispārībā skaties uz šādu mērķi, un ko tas masu turisms tur uz vietas dara vispārībā tai sabiedrībai kā tādai? Protams, ka Ēģiptei, viņiem šobrīd, kā jau daudzām valstīm, ir visādas finansiāli ekonomiskas problēmas, un viņiem vajag to naudiņu, un turisms ir tas, kas ienes Ēģiptei naudu. Un, tas turisms jau tagad reiz, es varbūt neesmu tā kā absolūti pilnvarota par to runāt, jo es nedzīvoju Ēģiptē tur 20 gadus, kas varētu salīdzināt vai kaut ko tādu. Un man liekas, ka tam turismam ne tikai Ēģiptē, bet visur pasaulē ir tāda negatīva tā nokrāsa, jo ir skaidrs, ka tāds vidējais turists, viņš nemāk atbildīgi ceļot. Un piemēram, Dahabas kontekstā, kas ir pie Sarkanās jūras un kur ir viena no skaistākajiem niršanas punktiem pasaulē, līdz ar to ir koraļi un zivis. Tas ir aktuālākais jautājums par to, ka šis masveida turisms nodara ļoti, ļoti lielu kaitējumu koraļiem un jūras, vispār jūras pasaulē un valstībai. Un jo vairāk ir un būs šādi bezatbildīgo turistu, jo lielāks tas kaitējums būs. Un, protams, arī tādā klasiskā kontekstā par dzīves dārdzību, jo līdz ko ir daudz turistu, tas nozīmē, ka viņiem var nopelnīt naudiņu. Un līdz ar to var pacelt visur cenas, jo šobrīd, piemēram, Dahabā ir grūtības atrast māju dzīvošanai ilgtermiņā par samērīgu summu, kas atbilst arī mājas stāvoklim, jo ir turīgāki turisti vai cilvēki, kas brauc tādā ilgajā turismā, uz dažiem mēnešiem, viņi ir gatavi maksāt vairāk. Kas, protams, izspiež no dzīvesvietām arī vietējos cilvēkus, un tāda klasiskā ģentrifikācija, bet Ēģipte, man liekas, viņi ir tāda maksimālistu valsts, kā ja daram, tad uz pilnu klapi, un īpaši nedomājot, vai dar kaut kas sanāks vai nesanāks, bet vienkārši močījam. Un es zinu, ka arī vietējie eģiptieši par to runā, ka ļoti bieži netiek tiešām kontrolētas kaut kādas lietas, kas attiecībā pret dabu lielākoties, pret dabas parkiem un tam līdzīgi. Jo galvenais ir dabūt to naudu. Tad, tā nav tāda ilgtspējīga domāšana. Bet tu pati teici pašā raidījuma pirmajā daļā, ka tu esi strādājusi tieši tā saucamajā hospitality, vai kā viņi nosaukt, viesmīlības industrijā. Kas tavuprāt ir, ko nozīmē vispārībā atbildīgs turists? Tas viens ir, protams, pret vidi, šī daļa, bet ir vēl kaut kādas tās raksturīpašības, ko tu pamani, ka tu redz, šī turistu grupa ir tāda, šī mazāk atbildīga. Ir tādu valstu un nacionālošu pārstāvi, kuri, piemēram, uzskata eģiptiešus par zemākas kārtas cilvēkiem. Eģiptiešus arābus.
Tad ir turisti, kas nerespektē īsti to vidu un kultūru, kurā tu atrodies. Pat ja es minēju, ka Dahab ir tāda ļoti tāda brīva pilsēta, ar visu to ir kaut kādas, tu nevari gluži ar plikdīmeni staigāt arī droši vien Rīgas centrā, jā, bet ir kaut kādas tādas kopīgas iezīmes turistiem, kur viņi droši vien, ka savā mājā baigi negribās laist, bet viņi ir atbraukuši un tev viņi ir kaut kā ar viņiem jātiek galā. Kā tu vērtē tos ieguvumus, kurus Ēģiptes valsts saņem no tā, ka ir šis lielais turisms pret to negatīvajām sekām, kas nāk no šiem turistiem? Vai tu teiksim, ka mums būtu vērts Latvijā arī piekopt kaut kādu līdzīga veida politiku, vai tomēr labāk atteikties no tās naudas un arī toties izvairīties no šādiem nepatīkamiem turistiem, kas negatīvi ietekmē varbūt kultūru? Es domāju, ka šajā gadījumā ir ļoti grūti salīdzināt Latviju ar Ēģipti, jo skaidrs, ka Ēģipte ir tomēr tāda diktatūriska valsts, un es nedomāju, ka tie ienākumi, kas ienāks no turisma, nonāks tur, kur viņiem ir jānonāk, lai to turismu vēl tā kā celtu un atbalstītu. Un tas droši vien ir tas stāsts par to atbildīgo turismu. Latvijas kontekstā, man liekas, tas ir pilnīgi cits stāsts. Mums ir pilnīgi cits kaut kādas regulas un normas un izpratni par lietām un par to, kā tam ir jābūt. Un es domāju, ka mēs uz to varam skatīties pilnīgi citādāk. No tāda, kaut kāda vienkāršā cilvēka aspekta skatoties, protams, ka vienam baigi nepatīk tie turisti. Būsim godīgi, nevienam viņi nepatīk, bet mēs paši tādi esam. Un tam turista vārdam, viņam ir tāda bēdīga tā konotācija, bet vai turists kādreiz varētu mainīties? Cerams. Cerams, bet es domāju, tāds vidējais turists, kas tiešām brauc atpūsties, viņu baigi neinteresē, ka pat bija, kur bija tas gadījums par to džeku, kas Romā ieskrāpēja sienā savu vārdu, jā, tad tāds, zin kā, tas bija tāds ekstrēms gadījums, bet viņi baigi nestraucas, ka pēc 50 gadiem tur varbūt viss būs tos vārdus saskrāpējuši. Tad tādā globālākā kontekstā runājot, tas ir tas pats par tiem koraļiem, vai ne? Es taču te apstājos uz tā koraļa, kas viņam notika? Bet ja tur apstāsies tie 35,000 gadā, tam koralim attiecīgi kaut kas notiks, vai ne? Kā jau viss, es domāju, ka tam visam jāsākās ar kaut kādu izglītošanu un izglītības jautājumiem, ne tik ļoti ar to, ka to turismu finansē un tagad šausmīgi attīst un tā. Tam visam jāiet roku rokā droši vien. Paturpinot, varbūt tās tēmas arī, ko mēs aizsākām pirmajā raidījuma daļā, Latvijā arvien vairāk un vairāk tieši izgaismojās šīs mentālās veselības jautājumu. Vispār viss sistēma, es zinu, tu stāstīji vairāk no tās savas perspektīvas pirmajā raidījuma daļā, bet vispār, man liekas, parunājot par Latvijas sistēmu kopumā, te nesen iznāca ziņa par to, ka pusaužu resursu centrā rekordliels pieteikumu skaits, 8555 jaunieši, kas ir diezgan liels skaits tā centra vēsturē, un tur arī liela daļa no tām grūtībām, ko cilvēki vēršas, ir tur depresija 51%, trauksme, attiecību grūtības, mācību motivācijas trūkums un tā tālāk. Protams, tas skar tikai jaunieši, bet es domāju par vispārībā šo sistēmu Latvijā kopumā būtu interesanti vienkārši dzirdēt tavu viedokli, ņemot vērā, ka tu arī par to diezgan publiski un daudz esi runājis par savu pieredzi varbūt, bet par šo tādu tā kā valsts reakciju vai to, kas valstī ir pieejams par šiem pakalpojumiem, kā tu skaties vispār uz šo sistēmu kopumā, vai viņi strādā labi, vai viņi ir pietiekami pieejami. Es nezinu, kāds vispārībā ir tavs vērtējums? Man liekas, šis ir jautājums, par kurus varētu vēl kaut kādas 2 stundas norunāt. Tikai par šo. Tādas galvenajās bulletpointos. Es negribētu teikt, ka ir pavisam slikti, bet nav arī labi. Tā man ir ne tikai mana personīgā pieredze, bet arī man zināma cilvēku un arī tuvu cilvēku pieredze ar tiem pašiem dienas stacionāriem vai slimnīcām, kā tādām. Man prieks, ka mēs ejam labā virzienā. Arī šie te dati par tiem jauniešiem, kas varbūt kādam liekas šausmas, agrāk jau tā nebija un tā.
Agrāk, visticamāk, tā bija, bet neviens par to nerunāja. Un tas, ka šobrīd jaunieši ir tik atvērti un drosmīgi un vēršās pēc palīdzības, es atceros sevi 16 gadu vecumā. Man vajadzēja 6 gadus, no 16 gadu vecuma, kad man sākās pirmie depresīvie traucējumi, vajadzēja 6 gadus, lai es saņemtos aiziet pirmoreiz pie psihiatra. Un es tagad noteikti varu pateikt, ka tie bija vienkārši 6 gadi izmesti miskastē. Jo es ilgu laiku nesapratu, kas ar mani notiek. Man bija kauns par to vispār kādam ieminēties, tāpēc man šie rādītāji liekas labi tādā kontekstā, ka jaunieši meklē šo palīdzību. Man šie rādītāji liekas skumji kontekstā, ka tik daudzi jauniešiem ir jāsaskarās ar šīm problēmām. Bet par to pieejamību tas arī ir ļoti, tas ir sāpīgs jautājums, jo rindā pie terapeitiem atkarīgs no terapeita, bet ne pie viena terapeita nevar tikt ātrāk par kaut kādiem 2 mēnešiem, kas ir daudz. Pie psihiatra, kas ir vēl konkrētās situācijās vitāli svarīgāks ārsts, jo viņš var izrakstīt medikamentus, kas var tūlītēji iedarboties. Ja pie viņa ir jāgaida 3 mēnešus, tad es atvainojos cilvēkam, ka viņš slikti, viņš jau var paspēt nolikt no tilta tajā brīdī. Tas noteikti būtu kaut kas tiešām ir jārisina. Tas ir viens aspekts, šis ilgais laika posms, kas ir jāgaida, lai tiktu pie palīdzības. Bet tas nav tikai psihiskās veselības lauciņā Latvijā, diemžēl. Un otrs aspekts, ka ārstēt vai rūpēties par savu psihisko veselību ir ļoti privileģēta lieta, jo tas ir dārgi. Un joprojām cilvēki nepievērš tam varbūt tik ļoti lielu uzmanību tieši šī finansiālā aspekta dēļ. Ja ir cilvēki, kas varbūt mēnešiem neiet pie zobārsta, kaut vai tas zobs sāp, jo tas ir vienkārši ļoti dārgi, tad ko mēs varam vispār runāt par to, ka kāds cilvēks ies tur pie kaut kā parunāties. Es taču pats varēšu tikt galā. Diemžēl tā tas nav, un tā cilvēka dzīves kvalitāte krītas, un līdz ar to krītas arī pilnīgi viss pārējais, arī darba spējas, un tas aiziet pa tādu ķēdīti. Šobrīd ir tas Latvijas ģimenes ārstu nosūtījums, ka tu vari saņemt tā kā bezmaksas tās 10 konsultācijas, kaut ko tādu, kas arī, protams, ir milzīgas rindas. Tas ir forši, arī 10 konsultācijas ir diezgan daudz, un tas ļauj ietaupīt naudu, bet es domāju, ka šīs problēmas nākotnē droši vien, ka nepaliks mazāk, diemžēl, un kaut kādā ilgtermiņa formātā ir jādomā par to, kā to padarīt plašāk pieejamu, gan finansiālā, gan vienkārši fiziskā veidā, lai šie speciālisti būtu un varētu pieņemt cilvēkus. Un par slimnīcu kaut kādām pieredzēm runājot, man liekas, tur ir man ir daudz tādi, ne no manas pieredzes, bet no man apkārtējo cilvēku pieredzes stāsta par to, ka joprojām tas brīžiem medicīnas personāls, kas tur strādā, kad viņi paši īsti nopietni neuztver to savu darbu. Es nerunāju par psihiatriem un tā, bet, kas ir tādi nodaļas ārsti vai medmāsiņas vai kaut kas tāds, un tā attieksme, reizēm, jā, un cilvēkiem, kuriem jau tā ir grūti un kuriem tā jau dzīve liekas bezjēdzīga, droši vien, ka nav patīkami atrasties slimnīcā, kur tev īsti tā kā neņem par pilnu. Paldies tev, Alis, par tavu pieredzi stāstu, pastāstot par Ēģipti un tāpat arī daloties savā pieredzē ar mentālās veselības jautājumiem. Un noslēgumā atgādināšu klausītājiem, ka šo raidījumu veido biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā sadarbībā ar latviešu.com. Intervija ierakstā ir pieejama Latvijas radio un Radio Nama straumēšanas vietnēs un Latvijas radio arhīvā. Ja klausāties mūsu radio viļņos, šī ir bijusi tikai daļa no mūsu vairāk kā stundu garās intervijas ar Alisu Pabērzu, un tās pilnais ieraksts ir pieejams Radio Naba YouTube kontā, kā arī biedrības sociālajos tīklos un mājaslapā ar pasaulespieredzi.lv. Tiekamies pēc mēneša, labi. Čau! Tā.